Sveiciens atpakaļ labajos perikupos, kur mēs ar Kosiku ar 700 eiro starta kapitālu gribam tikt līdz Bentleyam. Un es katru sēriju sakot šos dažus teikumus, saprotu, cik mēs bijām pārāk lieli optimisti, ka to visu izdarīsim gada laikā. Teikšu godīgi, mums neiet viegli. Šobrīd jau sākam iedzīvoties mūsu jaunajā garāžā, lai arī ir problēmas ar jumtu, diezgan liels problēmas. Ir forši, ka vispār ir jumts zem galvas un ir vieta, kur darboties. Un arī šodien šeit arī sagatavosim pārdošanai mūsu ilgāko problēmu un nervu bendi, mūsu Mercedesu. Mums pēc iespējas ātrāk viņš ir jāpabeidz un jāliek iekšā tirdziņā. Tiem, kas neskatās visas perikupu sērijas, tad šis auto pie mums bija pārāk ilgi. Lai saprastu, cik tas viss bija sāpīgi, noteikti noskaties dažas iepriekšējās sērijas, jo tas bija liels iepiens. Tagad jau tačka ripo un tehniski viss ir kārtībā, ir palikuši tikai vizuālie darbi, lai automašīna izskatītos labāk, un arī Kostiks apsolījās šo to pastāstīt, jo mums taču patīk kaut ko jaunu iemācīties. Un gribu pateikt arī paldies visiem jums skatītāji, ka joprojām ir daļa, kas seko mums līdz visam šim projektam un ar nepacietību gaida katru mūsu nākamo ieberzienu, bet mēs to ļoti novērtējam. Paldies jums! Un kā ierasts tagad sasmērē tās iermaizītes un sagatavo melno tēju, mēs šodien mēģināsim tikt vaļā no mūsu lielākās problēmas. Pirms mēs sākam visu Mercedesu, es gribu uzspēlēt spēli ar jums, līdzīgi kā mēs tehniskajā apskatē skaitām šos divniekus. Tāpatās tev tagad ir jāuzmina, cik mums beigās nostājās Mercedes. Salīdzināšanai uz šo te cauro jumtu jums parādīšu, tad ir milzīgi peļķe, un šī salveta ir mūsu budžets, un tie ir izdevumi, kas ir vajadzīgi mūsu Mercedesam. Un, lai tev būtu vieglāk uzminēt, tev izstāstīšu. Tātad pirmais bija detaļas. Mēs sūtījām no Trodo visu kaut ko, kas maksāja kopumā apmēram tikpat, cik pats Mercedes. Tad kopā mēs gandrīz 1000 eiro, 800 eiro ar kaut ko pasūtījām. Un starp citu, pie mūsu draugiem Trodo tu joprojām vari pasūtīt uz jebkuru pakomātu Latvijā bez maksas, ja tavs pirkuma groziņš ir vismaz 50 eiro vērtībā. Tad šis te kods tev visu to sakārtos. Paldies viņiem par to, ka joprojām ir tāda iespēja. Mēs arī to izmantojam. Diezgan daudz ietaupījām uz mūsu Mercedes ar šo te kodu, tā kā es domāju, tev tas noderēs. Un atceries, viņiem ir dinamiskās atlaides katru nedēļu līdz pat 30%. Viss kaut ko var dabūt lētāk, tā kā, ir vērts laiku pa laikam iet iekšā un iečukot, ko tad viņi piedāvā. Pirms mēs ķeramies mūsu Mercedesam klāt, ir viena vēl lielāka, burtiska lielāka problēma, un tas ir mūsu garāžas jumts. Ja liekas, ka ieberzieni jau tā dzīvē ir pārāk daudz, šī ir viena no lietām, bez kuras mēs noteikti varējām iztikt. Trīs dienas pēc kārtas Liepājā līst, kas nav baigi labā ziņa, tāpēc, kad jūs redzat šo te peļķi, tāda pati peļķa mums ir iekšā tagad. Un tā situācija paliek arvien sliktāk, kad mēs skatījāmies telpas un visu pārējo. Mēs nevarējām iedomāties, kad ir tādā sūdā ar to jumtu. Tagad mums tas ir ātri jāatrisina sodāk visu mūsu kaut kādas iekšējās lietas, ko esam sapirkuši. Viss būs izmirts, viss, kas bija sakrāsots, viss paliks pretīgs iekšā. Man paveicās. Es palūdzu internetam, lai atsaucās cilvēki, varbūt kāds var palīdzēt mums parisināt visu šo te problēmu. Paldies, ir kaut kāda atsaucība, jo paskatieties, pie mums šodien ir ciemos. Čau! Oskars, Roberts, prieks. Jumiķis? Jumiķis, jā. Jumiķis, tās skals jau profesija. Kā tu izdomājies par uzrakstīt? Nezinu, man dāls pano pa tevīm. Mēs esam bijusi arī uz pārstiem pasākumiem. Uz challenge? Jā. Okay. Arī uz limuzīnu to pasākumu bijām. Un tad izdomāju, ka vajag arī palīdzēt kaut ko. Okay. Kā sauc dēlu? Endijs. Endij, paldies tev. Sanāk, ka tu labo jumtus? Es taisu jauns jumts. Principā pieredze ar jumtiem ir Norvēģijā 8 gadi. Un tad es pārmeties uz Latviju, taisam ne tikai jumts, bet arī ventilējumās fasādes. Tas atkarīgs, ko tu tieši gribi panākt no tām telpām, vai tu gribi siltumu vairāk iekšā, vai tikai salabot, cik ilgi tu te uzturēsies, bet skatīsimies pēc fakta. Zigāns varbūt stulbi izklausīsies, bet es gribu vienkārši, lai ritīgi pa lēto un lai netek vienkārši ūdens kaut kādas pāris gadus vismaz iekšā. Tāds man tas variants. Es zinu, ka noteikti pēc tavas Norvēģijas skolas tas skan galīgi nepareizi, bet mums tas dara, zini. Ja mēs izmantosim normālu materiālu, kas ir kaut cik kvalitīvs, tad arī tas nostrādās lētais variants. Okay. Un arī ilglaicīgi. Okay. Labi, tad es tev aicināšu mūsu skaistajā telpās iekšā.
Iespējams, mums vajadzēs lietas sargi paņemt, bet viena no tādām lielākajām problēmām ir šeit, un tad ir arī tai pusē. Caur tām šuvēm iet cauri. Jā, ūdens vienmēr atradīs ceļu. Viņš izticēs vieglākajā vietā, kur viņam izticēt. Tā kā, ja tek caur šuvi, tas nenozīmē, ka caurums tur viņš var būt arī kaut kur 2 metri uz labo pusi. Okay. Un tad pa betonu viņš tiek un tālāk jau lejā. Mēģināsim uzlīst augšā, paskatīties. Tā mums te no āras tas brīnums izskatās. Te ir vēl kaut kādas iekārtas. Tā kaut kur mēs esam. Pasies, kas pa skatu viņiem no ofisa? Da labi, nopietni. Es domāju, ka būtu sarežģītāk tikt augšā. Tas nav diezgan vienkārši. Pat tāda normāla zolīda izēja. Šis ir mūsu jumts. Nu, priekšnieki, kā izskatās? Pagaidām vēl nezinu. Ielāps pielāp. Kādreiz jau te ir kaut kas darīts. Parasti tā sāpīgākās zonas ir pie pieslēgumiem. Pie šīs te vietas, ne? Skursteņu trubas, jā, vispirms tās pārbaudīsim. Šeit var arī sanāk garāža, jā? Tieši. Kaut kur te arī sanāk, jā. Jā, ko redzēt, šitie ir bijuši piekausēti, šitie kubiki. Jā. Un te ir var redzēt, ka atplēsts ar vēju vai kā, bet viņi atplēst nost ir. Un šīs tās potenciālās vietas jau, tas ir pirmkārt. Es devu Oskaram laiku iepazīties ar mūsu fantastisko jumta segumu, un nepagaina ilgs laiks, kad Džeks saprata, kas par lietu. Rekur, tas nozīmē to, ja nemāk rīkoties materiāli, tad labāk nevajag ķerties vienkārši klāt. Jo tas viss iet apakšā, ja? Es domāju, šī ir tava lielākā problēma, reku šī. Jo tas skaidrs, ka šis ielāps ir bijis kaut kam, lai viņa aizlāpītu ciet apakšā, tas nozīmē, ka ir caurums. Ja šādā veidā uzkausē to virsu aizlāpa, nu, tas kalpo tieši kā savācēja punkts. Jā. Teiksim tā, ūdens nāk tieši slīpumā uz leju, un viņš viņu vāc kopā vienā vietā, kolektē. Jā. Un sanāk, ka grib aizlāpīt vienu caurumu, bet uztais vēl sliktāk nekā iepriekš ir bijis. Reku, tu viss ir tukšs apakšā. Un, ko mums tētu vajadzētu izdarīt, tas ir jau sākot no šuvi taisīt nevis šeit, kur ir pat zemākā vieta, bet uztaisīt viņu augstāk, kur slīpums sākas uz leju. Un tad vairākām loksnēm pāriet šitai vietai pāri. Tad mēs izbēgam to, lai te papildus nekas tāds nav. Un te arī var redzēt, ka materiāls pārkarsēts. Pēc augšas to ļoti labi var redzēt. Kā pārkarsēts? Tas virslāns, jā, ka viņš ir nogājis nost, tas UV aizsardzība. Tas nozīmē, ka viņš pārkarsēts. Un tas nozīmē, ka viņš ir uzreiz ievainojams, jā? Jā, momentā. Jo viņam sabojāts ir UV aizsardzība. Jo tie akmentiņi viņas kalpo kā UV aizsardzība. Par cauli un izšķidā, jā? Jā. Kastums. Jā. Tieši tā. Šī vieta ar man liekas tādā kaut kas te varētu nebūt līdz galam, ne? Nu, te vēl izskatās ok, bet te arī smēre izmantot, ko es nekad neiesaku. Nekādas smēres uz jumtiem nevajag izmantot. Tas ir domāts principā pāris gadiem tikai. Tā kā labāk izmantot to pašu kvalitīvu papi, ruberoīdu, un tad jau viss būs kārtībā. Jā. Reku, piemēram, ar šeit var redzēt. Tas caurums, reku betons apakšā. Tas nozīmē to, ka nepareizā papa izmantot, kas paredzēta pirmajai kārtai, vai arī tas ir piķis. Un reku viņš nekalpo, reku ir tīrs betons apakšā. Tur visam nītrums iet iekšā, ne? Jā, šito visu var vienkārši noplēst nost, reku. Un kur ir betons apakšā, tas nozīmē, ka tas jau ir principā jumts jau. Esam tev atraduši vainīgās vietas. Principā sanāk, ka kāds, kurš kaut ko darīja, laikam ne līdz galam kaut ko izdarīja, Viņš uztaisīja nepareizāk nekā iepriekš bija. Kurā gadā tas ir taisīts vispār? Pēc papas izskatoties, kas nav nemaz tik sen. Jā. Varētu būt pāris gadi maksimums. Nopietni, jā. Nu, no 1 līdz 10, cik sūdīgi te ir? 4. 4? Jā, nav tik traki. Okay. Nav tik traki. Te mēs redzam, tas viens meistars, kas ir bijis ar to papi tieši strādājis, tas nozīmē, ka jāpievērš uzmanību pilnīgi visiem tiem ielāpiem, kas to pašu papi jau likts. Un tad mēs atradīsim visus tos caurumus arī. Tas, ka esam atraduši problēmu, jau ir pozitīvi. Tagad vienīgi būs mums jāsagaida savukārt. Oskars grib mums palīdzēt, bet kā jau visiem labiem meistariem, ir rindas un mēģinās mūs kaut kur pa vidu iestarpināt. Bet tas tāpat nenotiks tagad un tūlīt, bet ir vismaz cerība, ka kādā brīdī mums vairs ūdens uz galvas negāzīsies. Mēs īstenībā esam jau mazliet iedzīvojušies jaunajās telpās un tic, ka tuvā nākotnē būsim gatavi uzņemt skatītājus ciemos ar kārtīgu ballīti. Beidzot, mēs esam te, mums mašīna ir iekšā, kaut kas mums ir salikts aplikts un beidzot mēs varam kaut ko sākt darīt. Uztaisam maz stūrīt, jo īstenībā ir mazliet labāk. Tagad izstāst dzīvāk, tā visa telpa, mēs esam kaut kādas lietas salikuši. Pasaki, mēs esam no MTV Krips un rekur būs stūri.
Mēs esam no MTV Krips, un te mums būs mūsu tūre. Aiziet, vai cik Te mums top siena, bet viņa vēl top, bet viņa jau ir. Te mums viens plaukts ar ķīmijām, te ir otrs plaukts ar ķīmijām, te ir trešais plaukts ar kaut ko. Tur ir mūsu galds. Viņš ir nokrāsots. Jā, ejam, to galdu vajag parādīt. Te mums ir mūsu krēsli, tur mums vēl ir čupa viss kaut kā. Kur ir Red Bull mūsu? Haladziļniks tur, viņš ir tukšs. Viņš ir tukšs? Viņš ir tukšs. Mēs viņu pilnu atvedām. Jā, bet laikam griestu meistaram baigi garšo Red Bulls. Ja? Rekur mūsu ir galds, rekur mūsu instrumenti, rekur mūsu vēl viens plaukts. Bet ļoti labi izstāst. Labi, šī gaisma nav pat labākā. Pie tā mēs kaut ko nomainīsim. Bet pasieties, Kostī, es tev te gribu pateikt milzīgi paldies, ka tu viņu nokrāsoji. Jo viņš forši, ka mēs viņu neizmetām, ka mēs viņu atstājām. Viņš ir fantastiski. Vienkārši viss tas, jo mēs izgājām baigi ellē cauri vispār, lai mums būtu šis, kas mums te tagad ir. Kosti, klausies, cik tu labi te izskaties tajā darba zonā. Iekšā arī. Pasties. Ej, tu nost, vienkārši. Mums te ir maz problēma. Mēs nevaram tā kā Kostika plecu ielikt, jo mums vienkārši šeit pietrūks tā kā vieta. Kostika, bet mums taču ir vēl reku kabinets. Mums ir kaut kad jāizdomā, tu tur divāni ieliki iekšā vai ko? Mēs tad tiešām divāni liksim iekšā? Domā, ne? Tā mēs gribam pēc iespējas ātrāk likt šo te mūsu Mercedesu, kurš jau, kā jūs iepriekšējā sērijā redzējāt, ir ar tehnisko apskati, bet mums ir viņam kaut kas jāizdara, un Kostiks šodien to jums pastāstīs. Kā parasti pulēšana, nekas jauns, nekas cits, nekas savādāks, tikai atkal te ir ar saviem efektiem, defektiem. Godīgi tā mašīna baigi palika apdauzīta pēc ziemas. Kādā ziņā? Tad tajā brīdī, kad mēs viņu iedzinām Norspēsā, tikko nopirkot, viņa nebija tik traki apdauzīta. Kādā ziņā apdauzīta? Robi, kaut kādi acitumi, mistiski, kaut kas. Tas ir viss pulējums? Ne visi. Ja? Lielākā daļa būs pinzelējuma. Tā kā akmentiņa kaut kas tāds, ja? Nē, vairāk vienkārši no par kaut ko iedauzīts, vēl kaut kas. Nevar saprast no kā, bet viss kaut kur. Kur ieplāst. Ko tie punktiem? Mēs varam aizkrāsot ciet? Pie aizpinzelēt, jā. Kaut kur noteikti. Bet tā aizpinzelēšana viņa tā kā turēsies? Uz laiku. Mēģināsim to ilgumu pagarināt ar krāsu, ar laku. Jo vienkārši ar parastu bāzi ar krāsu piepinzelēs, tas būs uz 5 mojkām. Pamēģināsim uztaisīt to bišķi gudrāk. Kāpēc viņš bija apdaudzīts toreiz to redzēju, kad mazgājām kaut kas tas labi, bet tie acitumi viss kaut kur pa visu mašīnu un tās apakšiņas. Un ar pulēšanu vien nepietiks, jo tu vienkārši nopulēsi, tad tie visu acitumi paliks tik balti, ka vienkārši būs ārprāts. Pulēšana, cik viņš slikts ir vispār? Slikts. Slikts, jā. Tātad, draugi, mums trūkst plasmasi. Jā, un cik viņi nebija vispār sākumā? Viņi nebija pašā startā, un cik es zinu, šitie plasmasi ir šitiem bēda. Bet kā dārgai mašīnai varēs vaļā, ne? Un kā lēti mašīna taisās ciet. Tas gan, jā. Bet īstenībā šie plastmasi ir problēma. Nekuru viņas nevar atrast. Piezvanījām arī mūsu Mercedes detaļu guru džekam no Jūrmales. Tā draudziņa ir, kur mēs runājam par šitiem te, redzi? Kur viss šitais te. Vajag skatīties. Bet vēlāk apskatoties, viņš pateica, ka arī viņam nav šie plastmasi. Esam mazliet strupceļā. Zinu, ko es vispār uzzināju? Nu? Ka par šitādu taļu, ko var divnieku ielikt. Ko tu stāst? Jā, viss, kas ir augstāks par šito vietu panelim, ir divnieks. Par šito tu gribi teikt, ka skatē var divnieku ielikt? Jā. Kā jums skatīt, tas te traucē vai netraucē? Bet, ja iebāz kaut kādu lielu, cipa mašīnām, kuram nav teļuks, un paneli griež liek iekšā kaut ko. Šitādi visādi pasākumi var slikti beigties. Tā kā padomājiet divreiz, ja kaut ko tādu darat. Tagad laiks padarīt šo auto 5 gadus jaunākus. Caur kameru tā melnā krāsa izskatās labāk nekā tas ir dzīvē. Vajag šeit mīlestību, un es ceru, ka beigās, kad visu pabeigsim, jūs varēsiet pateikt atšķirību. Mums ir baigi foršie skatītāji. Viņi gribas laikā kaut ko mācīties. Tev būs kaut kas obligāti viņiem šajā sērijā jāiemāc. Nē, es esmu skolotājs. Tu tagad esi skolotājs. Tu esi mūsu učuks, Kostika. Tas pats, kas parasti, nekas jauns. Zobapasta kaut kāda, jā? Šī profesionālā kaut kāda? Profesionāla zobapasta. Principā vienkārši noņemsim to augšo kārtu, kas viss salipa viņam pa ziemu un no stāvēšanas tā tālāk. Un iedosim drusku spīdi viņam. Katru švīcuņu, katru mēs neņemsim nost.
Pulēts, ja? Jā. Te nav, jā, ir. Baigie grubekļi tur ir tādi, ne? Nu, viss kaut kas salipis, jā, un tas ko ar ķīmijām jau vairs nevar dabūt nost. Pareizāk, šito. Šito? Jā, ir jāņem nost ar mālu. Ar mālu? Ir speciāla tāda glina, tāds klucītis, viņu noplēs mazu gabaliņu. Okay. Tādu, un ar viņu. Viņš neskrāpā, bet viņš uzņem uz sevi visus tos ūdeņus. Nu, skrāpē, protams, minimāli arī, bet šitā, ka to ar švammi to nevajag nedabūt nost, tad švammē to visu, viņa sūta sevi iekšā. Tad ar laiku var gadīties, ka kaut kādu detaļu tu jau baigi saskrāpēs. Uz kopējā fonā tagad pa gabaliņiem liekas, ka nekādas atšķirības gan tur. Bet uz kopējā fona pēc tam viņš būs vienkārši svaigāks. Un katru švīgu tu dedzināt ārā, tas pilnīgi nav vajadzīgs. Neviens nenovērtēs, diemžēl. Tad tu ilgāk patur, tu viņu pasildi tajā brīdī, tad es ieraugu kaut kādu švīku un tipa pasildu viņu. Jā, ok. Pamēģinam piecēties. Tā kā uz pans. Nu, un cilvēkiem mēģināt tā kā ņemt, pieņemsim, kur šitādi te vērķi nopirkt un dragāt, tā kā mēģināt uz savus tačus testēt. Es gribētu teikt, ka nē. Var iebarsties. Saprotu, ar rokām es strādāju, nezinu, tur ar flekšiem, piemēram, es strādāju. Nu, viņš jūt, ko viņš dara. Tad varbūt vēl var mēģināt. Nu, nav liela māksla paņemt viņu tur nopirkt kaut kādā tēmā, vēl kaut kur par 30 eiro kaut kādu mašīnīti, kaut kādas ripas un kaut kādas pastas un tēlāt, ka tu kaut ko māki. Bet sačakarēt to visu pasākumu ir ļoti viegli. Nu, ko tu domā ar sačakarēšanu? Ko var izdarīt ātrāk? Tu vari izdedzināt, sadedzināt, ja bez prāta vienkārši iedot lielus apgriezienus pa to virsmu ar sausu švammīti bez pastas vai nesagatavo mašīnu, ka viņa ir netīra. Tu vari pat nesajust, ka tu dabūji kaut kādu grūzīti iekšā. Un tu ar to grūzi vari vienkārši saskrāpēt visu mašīnu un tie apliši, ko tu redzi to pastu, ko mēs laukam nost. Un tu šitā vari sazīmēt, saskrāpējot visu virsmu. Teiksim tā, mācīties iedot spīdumiņu, piemēram, nopirkt kaut kādas mīkstās švamītes, smalkās pastas un vienkārši tev ir tumša mašīna vai kaut kāda cita, un tu gribi drusku iedot viņai svaigumiņu. Jā, nopirkt kaut kādus līdzeklīšus, tiem visiem pičus nomazgāt to visu un pāriet pāri drusku kopīgam skatam, lai drusku atsveidzināt. Jā, bet ņemt rūpīgi pulēt, manuprāt, tur jāpastāv bišku blakus. Pastāvēs un blakām? Es varu te pastāvēt blakām. Stiprāk nevajag, nē, tu pietiek mašīnītas svara. Piespiet un turi to polu. Jā, man liekas, ka tas te viss sačakarējuši. Nē, viss kārtībā. Šitā nedregā. Ko? Ne, nedregā. Vai kā plūdinīs? Pa formēt plūdini, jā. Korsika tev jātaisa kursi ar šito. Es domāju, ka reāli veseli kaudz atbraukt, kas gribētu pamācīties. Šeit garāžā ierakstiet komentāri. Man nervi neturēs. Tev turēs, nervs. Es tev valiņu nopirkšu. Dāju uztaisim kursus. Gribat skatītāji? Tāds tusiņš. Jūs negribat. Ar jogu ārā. Te pati pludmale. Kostiks kurs, es nezinu, mēs varētu kaut kāds 10 cilvēku savākt. Un Kostiks uztaisīs savu masterklasi, bet īstenībā ierakstiet komentārā, vai jūs kaut ko tādu gribētu. Tad baigi labi sanāk viss šities, bet tāds āmurs, tā kā es ar kaut ko iemācīties, tā kā es saprotu, ko es daru nepareizi ar to, ka es baigi tā kā neatbrīvojos, jo man vajag bišķiņu uz tām rokām teiksim vairāk. Tā, arī ļoti atbrīvoties arī ir slikti, tad tā mašīnīte būs. Tā kā Korsika kursi, vai jūs to gribat? Šeit, Liepājā garāžā. Noteikti ir daudz labāki pulētāji par mani. Nav neviens labāks pulētājs Korsika par tevīm. Vismaz šajā pasaulē. Labi. Mēs pat varētu, zinu, ko vēl paralēli iemest šajā programmā. Paga. Kalsts pasta. Kalsts pasta. Sorry. Šajā apakšā. Jā, bet tu vēl nepabeidzi rekrutēt. Jā. Mēs varētu vēl visiem iedot ar simulātoru izbraukt. Un uztaisīt, pasīties, kurš reāli pustiņi. Lai tas ir cilvēkiem interesanti, ka arī kas to profesionāli negrib darīt, saprot?
Viņam tas ir reāli tusiņš. Viņi kaut ko iemācās. Gan zināšanas, gan ir reāli tusiņš tajā visā. Tas nebūtu kāds profesionāli tikai to grib. Varbūt kāds aizies profesionāli arī, bet varbūt arī lielākā daļa vienkārši grib patusēt. Turpinājumā mazāk runāju un vairāk darīju, jo pasta žūst, bet es domāju, ka šādu lietu vajadzētu uztaisīt, jo Kostīgs māk vienkāršā valodā izstāstīt lietas, un tajā pašā laikā viss, kas ieradīsies, atbalstīs to, ko Kostīgs dara pie mums šovā. Te gan viņš saprata, ka pašam viņam šis te būs ātrāk, un es kļuvu atkal par operatoru. Tie, kuri māk pulēt, viņi man noteikti nodarīs, ka šitā neko nenolīmēju un tā tālāk. Bet es esmu, kā Darius saka, profesionāls idiots. Zinu, ko es daru. Bet, protams, pareizāk ir līmēt vietām. Kā tu savām skoliņām mācīs cilvēkiem? Ja kāds pieteiksies. Tā ir Kostas skola būs. Labs, man patīk. Es domāju, noteikti cilvēki gribēs nākt uz Kostas skolu. Un runājot par Kostas skolu, ņemot vērā, ka rakstat, ka gribat, lai rādām tehniskās lietas, tad ir laiks parādīt, kā nopulēt lukturus savai tačkai mājas apstākļos. Kroči, lai viņus sapulētu, nekāda augstākā matemātika nav vajadzīga. Piemēram, tev var nopirkt kaut kādu, pa 30-50 eiro lētām mašīnīti, nopirkt kaut kādas pasteņas, pāris smilšpapīrus, tik daudz var mēģināt. Ir vis kaut kādi veidi tos lukturus sapulēt, bet mēs šodien izmantosim smalkos smilšpapīrīšus un ūdentiņu. Ir cilvēki, kuri strādā pa sausos, slīpē ar mašīnītēm, pa sauso viņus, un tad pulē. Ir tādi, kur izmanto tās karsējumās lampas. Man godīgi sakot, tas rezultāts nepatīk. Labi un ilgi, tā ir lakošana. Iedot meistaram lukturus, viņš viņus salako, tas uz ilgu laiku un efekts ir wow. Bet vispārējais ir tā uz laiku. Tas arī strādā kaut kādam laikam. Piemēram, ja tu nopulē labi izslīpē, labi nopulē lukturus, gadu ar viņam var nobraukt. Ļoti atkarīgs no modeļa, no tā plasmasa. Mums šodien ir 800 papīrs un ir 1500 papīrs. Un sākumā ar rupjāku dabūsim no šito visu šito dzeltenumu, un tad ar smalkāku, un tad vēl ir tāds 3000 ar viņu, lai vieglāk ir nopulēt. Kroči, sākam slīpēt, tūlīt tumšs jau paliks. Visādas ūdens problēmas un tā tālāk, tāpēc kur mums ir ūdentiņš pudelītē. Protams, tu visu aplīmē. Es jau varu sev atļauties nelīmēt, tev ir obligāti jānolīmē viss, kam tu negribi pieskarties. Gan jau, ka kamerā var redzēt, ka dzeltenums tek nost. Mums to dzeltenumu jādabūj nost. Ar to 800 mēs noņemam visu nost, ar 1,5 reāli mēs noņemam švīkas no 800. Dzeltenums jau ir mazāk. Viņš vēl izskatās īstenībā dzeltens, bet dzeltenums vēl vairs nav. Viņš ir samatēts, tagad ar 1,5. Tā noņemsim švīciņas. It kā pareizi būtu tādiem pusapaļām kustībām to darīt, bet citreiz lukturis to neatļauj. Jo šitā berzājot uz priekšu uz aizmuguri taisni, lielāka iespēja iebrst švīkas kaut kādu akmentiņu. Tā grozot ar tādām, viņas arī vieglāk pēc tam izpulējas ārā. Un pat ja neizpulējas, viņas mazāk redz nekā tādas taisnes švīkas. Tagad ar 3000, lai ir vieglāk. Viņš jau dzidrāks palika no tā 3000. Viss, tagad jāmēģina nopulēt. Pirksts. Kas mums tas sanāca? Bet ir. Oi, ir. Paskaties. Paskatāmies uz šito. Un tagad uz šito. Es nezinu, vai tagad tur video var redzēt, bet atšķirība ir milzīga. Kāda te? Un kā ir te? Ja tev šis bija kaut mazliet noderīgs, atstāj to komentārā, mums tas ir jāzina, lai zinām, ka šo rubriku vajag turpināt arī nākotnē. Atbraucu turpināt darbus. Drusku es jau negribu uz viņu skatīties. Kā saku, jums tas ir šitāds brīdis, bet es te jau mirstu katru vakaru pa druskai. Kaut ko es te padarīju jau bez kameras, tāpēc, ka viņi ladājās. Principā šitas sans ir puslīdz gatavs. Viņš ar smalku arī ir iziets. Un šitie, kur jūs redzat, noņemti nost. Ja es viņus nokrāsoju.
kur viņi ir. Neko nenofilmēju, jo gribējās ātrāk. Viņi bija vienkārši ar matētu balonu nopūsti. Tas, man liekas, noveco viņu. Tad es domāju, varbūt sataisīt sudrubu, kā viņam jābūt oriģināli. Tad es izdomāju, ka es viņus sataisīšu melnu spīdīgus, piedos drusku agresiju un arī svaigāks būs. Man liekas, ļoti zolīdi izskatās. Bumpers te ir nopilēts, lūk, tur ir un te nav. Labi, tu drusku vēl netīrs tagad no slaucīšanas, bet var redzēt, ka viņš ir Turpinājumā Kostiks pabeidz pulēt tačku pilnībā. Visu nefilmējām, jo tas process ir vienāds, bet Džeks kārtīgi nočakarēja nervus, jo tā tačka izmēros ir liela, melna un saskrāpēta. Bija viņam daudz ko darīt. Liekas nekas tāds, bet viņš ir, ja salīdzina ar Škodu, viņš ir, liekas, ka 2 reizes lielāks. Tās detaļas, tu viņu pulā, viņa nebeidzas. Kaut kā tā izskatīsies. Vēl nav piepinzelēts. Pēc mašīnas viņš krietni izskatās tagad. Un vēl izpūtējis. Kur šitas ir iztīrīts. Patīri viņa bišķi, ka šitas vēl nav. Šito vēl drusku jāiztīra. Bet... Viņi ir sačakarēti, viņi bija smuki hroma, kādai viņiem būtu jābūt, bet kāds viņus mēģinājis ir nopūst, nokrāsot melnus. Un tā krāsa līdz galam negrib iet nost. Piekusas no viņa. Tas bija pārāk ilgi, pārāk sarežģīti. Kanģiška neiet, tas jāpaskatās. Un vismaz šeit nebija ieberziens. Viss sistēmā strādāja. Vienkārši vajadzēja uzpildīt kondicionieri. Te arī īstenībā tas remonts var izmaksāt ļoti dārgi, bet vismaz šeit mums ir paveicies. Nākamā lieta ir salona tīrīšana. Ja gribat pārdot auto, ir svarīgi, lai īpašnieks iekāpjot viņā jūt, ka viss ir svaigs, nevis lai ir sajūta kā nobrauktā misenē. Tas daudz ko pasaka par pašu auto, un Kostiks ir gatavs padalīties ar savu schēmu, kā jūs to varat izdarīt savam auto. Varbūt es ātri parādīšu to savu schēmu, kā es to daru. Sākumā, ja tev ir pieejams gaiss, kompresors, tu izpūti visas starpiņas, visu lieko kaut kur, lai tie no starpām, kur tu točni zini, ka putekļu sūcējs netiks. Visas šitās beņķīšu starpiņas, jo tur parasti salasās tajās vietās. Visu izpūti. Pēc tam to visu tu izsūc. Kādu bagažnieku citreiz arī ar birstīti šitā labi strādā. Kaut kādas te laikam kaut kādu suni vizinājuši spalvas linārā. Un vēlreiz izsūkt. Bļaviens, tas pasākums iet ļoti lēnu. Tā spalva slīda un līda ārprāts vienkārši. Un pēc tam tāda slapja tīrīšana, pat ja nav pieejami kaut kādi baigi gudrie līdzekļi, vienkārši ar slapi lupatu vai ar fēriju drusku noņemt nost tos sāļus, visus tos taukus, kas sakrājās pa paneļiem, durvju apšifkām un tā tālāk. Tad riktīgi pa slapjo sanāk. Dzeltenums, liekam, pīpājuši mašīnā. Tās dzeltenums nāk ārā no visam plasmasiem. Jāsaprot, ka viņa nevar būt pārāk rupja. Ja viņa būs pārāk rupja, viņa saskrāpēs. Vidēji, lai viņa no tām porām drusku izņem ārā. Lai viņa drusku izņem ārā tos netīrumus. Šitā jau ar tādu ar baigo pieredzīti, un viņa tieši laikā. Un pēc tam, protams, ieteicams kaut kādus plasmasas kopšanas līdzekļus. Ja nav pieejami kaut kādi pārgudri, nevajag pārgudrus, pietiek ar to, kas tirgojas parastos, veikalos. Ja grib labākus kaut ko, jūs to atšķirību, protams, var izvēlēties no tiem pašiem no Detailer Place. Tur arī viņam tas klāsts ir šī tik liels. Visu sapūti, vēlreiz noslauci ar tīrām lupatām, un galvenais, lai tās lupatas ir tīras, nevis kaut kur nolietotas no kaut kurienes. Tad tu tikai sabojās visu. Un pēdējais ir logi. Logu šķidrums, lupata, salvete, noslaucīja visu, un tas skats jau kopējs ir ļoti, ļoti savādāk. Palielam visa schēma. Bet tagad pirms varam teikt, ka auto tiešām ir gatavs, ir laiks parādīt, kā īsti perekupi gatavo tačku pārdošanai. Atcerieties, runājam par mistiskajiem atsitumiem automašīnai. Perekupiem ir viens veids, kā to atrisināt. Mums ir instruments. Un pīlīti. Aizbraucot uz jebkuru lietot autoplāci, jūs varat šādas lietas redzēt. Krāsa ir pievienots cietinātais, vienalga grunts, ne grunts, lakas, vienalga kāda cietinātāja. Tad tā krāsa paliek bišķi izturīgāka. Citi dara, ka piepinzelē ar krāsu un pēc tam vēl ar laku pa virsu. Pārāk ilgi sarežģīti gaidīt, kamēr tie pinzelēšanas punkti apkaltīs, lai var piepinzelēt ar laku. Tas ir baigi ilgi.
Un tev pie moldinga man nepatīk tās vietas. Es ņemšu moldingu nost, es noņemšu ar visu krāsu, un tad vispār būs audzes. Iebarzos ar ātri tā peļķi ir pelin. Kāpēc es labš palieku? Jā, mums joprojām tek jumts. Nu, apmēram šitā visu šitu ārprātu, visu, ko jūs redzat, kur visus atsitumus. Ilgi un garlaicīgi. Zini, ar ko vēl var pinzelēt? Ar marķeri. Nu, kur ir īstais. Kur, piemēram, te varēs redzēt. Ja, viņš apžūst, tad var vēlreiz paliek tumšāk. Pat ļoti zolīdi sanāk. Pirms parādām, kā izskatās gatavs mūsu Mercedes, gribu visus jūs aicināt uz mūsu šī gada lielāko auto tusiņu Priekulas lidlaukā. Jābrauc nodzīt bišķīt stresiņu, un tad jau būs labi. Biļets vēl ir pieejams, būs gan drifts, burnots, skaists tačks, bērniem arī būs ko darīt, dažādi šovi un tā tālāk. Ko tu lobi, ko tev vajag? Ļoti iespējams ir mūsu pēdējais rīkotais tusiņš lidlaukā, jo viss paliek arvien dārgāks un negribam celt tās biļešu cenas. Esmu jau gadiem par to runājuši, jo arī tā degviela lētāk nepaliek un cilvēkiem ir jāpatērējās kārtīgi, lai vispār ar ģimeni atbrauktu šeit patusēt. Tādēļ pēdējo reizi atcerēsimies, cik forši šeit kopā sanākt un pavadīt laiku. Jau tūlīt 25. jūlijā mēs esam sagatavojuši kārtīgu šovu vēl pēdējo reizi, un biļetes meklējiet bezrindas.lv. Mercedes ir pabeigts. Kā tu jūties? Lai vai kā, bet mūsu Mercedes beidzot ir gatavs. Nekad neticēju, ka teikšu šos vārdus par šo auto. Mums likās, ka šis brīdis nekad nepienāks. Bet te nu viņš ir. Gatavs meklēt jaunu īpašnieku. Tagad ir tāda, mums īstenībā ir jāizdomā, par cik gribam mūsu Mercedes tirgot. Skaidrs, ka mums tā mašīna ir bijusi tik ilgi, kad man liekas, ka ir jau mazliet pārāk ilgi. Mēs viņu gribam vienkārši, lai viņi atrod kāds labs īpašnieks, tiek pie tačkas un viss mums ir miers. Vairāk nekā pusgadu mums ir šī tačka. Vienkārši tiek no viņas vaļā. Automašīna nav slikta. Viņa ir sanākusi diezgan labi. Vienkārši tas laiks ir bijis tik ilgs un mēs esam tik ļoti pārdzīvojuši par šo automašīnu. Vispār, man liekas, vienā brīdī šovs beigsies tikai dēļ tā, ka mēs esam šādu tačku paņēmuši. Tagad tas, kas mums ir jāizdomā, ir, cik mēs viņu liksim tirdziņā. Un mēs sākām pētīt tirgu un bijām pārsteigti, ka viņi ir palikuši lētāki nekā brīdī, kad pirkām un skatījāmies, cik tad šis auto maksā. Dārgākais ir 5000 un lētākais zem 2 štukām. Šis izskatās kaut kāds līdzīgs tāds, kas būtu jādara šai tačkai. Es arī apskatījos, cik tad labi šīs automašīnas ir caur kāru vertikāli un atradu, kā lētākā tačka, kas tirgojās šeit. Viņai nobraukums jau man izskatījās pārāk mazs. Īstenībā tur ir precīzi 100 000 notīti, un šobrīd būtu jābūt ap 400 000, kas jau būtu normāli šim auto. Atceries, ja pats meklē savu auto, var šādi ietaupīt gan naudu, gan nervus, kā ar vertikāli tu var redzēt visu, kas ar auto iepriekš noticis, gan tur zādzības vai ar papīriem, viss kārtībā un tā tālāk. Nu, pat cik mēs varētu ielikt, lai mēs nebūtu kosmonauti? Es vispār liktu pa 4, bet tu noteikti gribēsi vairāk. Un arī skatoties dārgāko šo auto sludinājumā, bilde arī neizskatās labi, sākot jau ar to pašu nobraukumu. Tačka izskatās kā arī notīta. Ir arī divas kaut kādas mazas avārijas, tur tās summas gan ir tik mazas, ka es to nenosaukt par baigo avāriju. Un interesanti, ka visiem šiem Mercedesiem ir atsaukums par bremzēm, tāds pats kā mūsējiem. Un kamēr es te zondēju, man arī kā ar vertikāli ir savs promo kods, ko droši izmanto, ja pats meklē kādu auto, sanāks tev lētāk. Un arī šis te Mercedes, kurš mums likās sakarīgākais šobrīd tirdziņā, te arī redzam, kā ar vertikāli, kā ir bijis notīts tieši pirms ieradies Latvijā. Es nezinu, varbūt liekam kaut kādu 4-3, un tad skatāmies, ja viņš grib kaulēt vai kaulē. Nav ne dārgākais, ne lētākais. Bet tagad ir laiks jums parādīt, kāds ir mūsu finansiālais stāvoklis uz maģiskās tāfeles, jo kādu laiku to neesam darījuši. Līdz šim mums bilants bija 882 eiro, un tad mēs pārdevām Škodiņu. Jā, ar Škodu mums sanāca patīkami, ka pirmkārt nebija vajag izdevumu, gan drīz nebija. Samazgājām, satīrījām,
Viss, neko mēs vairāk nedarījām. Aizzinām pie pārpircējiem un necerējām, ka viss beigsies tik labi. Bet tiešām tā bija, tur nekas nav samakslots. Tā tiešām notika. Nezinu, kāpēc viņam tik labs garastāvoklis bija, vai viņam bija mūs žēl vienkārši. To taisnību zina tikai viņš, kāpēc viņš tā izdarīja. Bet paldies! Pārdevām mēs viņu par 4300 eiro un sitām plaukstus, ka mēs esam ļoti labi nopelnījuši, bet tad pārsteigums 350 eiro sodu par apdrošināšanu. Un tas viss izstījās pārāk labi, jo varēja būt arī lielāks. Varēja uz vairākiem radariem trāpīties, jā. Vienkārši sanāk, ka apdrošināšana mums beidzās dienu pirms mēs braucām uz Rīgu. Un, jā, karoči, sanāca, kā sanāca, sots ir pārāk labi nevar būt. Parādīsim, cik mēs esam iztērējuši naudu Mercedesā. Protams, bez auto VIP viesmīlības tas cipars būtu pilnīgi neizdevīgs, bet šobrīd īsumā par cik viņi mums palīdzēja. 3 bez 50 eiro. Ko? 3. 3000 mums nostājās? Nopietni, tik daudz? Kāda jēga no šita? Un neiespringstam sīkumos. Nu jā, detaļas tur sanāca 800, dzinējs 800, nodoklis tehniskā tagad 300. Nu, un štuka nopirkts. Dīrsā. Īsumā baigie biznesa. Tu smējies mums? Jā. Man likās, ka tā aina ir bišķiņa labāka. Mēs tiešām esam... Nē, nu to ainu es sapratu, tāpēc man necēlās roka vispār domāt par dzinēju par pusotrīti. Bļāns, tiešām mums 3 štukas. Sākamies šobrīd par kaut kādu 1000, kas arī nav slikti. Bet iedomājies, ja mums auto VIP nebūtu palīdzējis ar to motoru salikšanu iekšā, mums vispār nekāds bizness no šitā nebūtu. Tā būtu tīrākā labdarība bijusi. Mums viņi vēl ir jāpārdod. Nu labi, 3 viņš noteikti maksā jebkurā gadījumā. Nu jā, mīnusā mēs viņu neaizrausim. Šis vēlreiz parāda to, ka mēs nekad vairāk, lai arī kā jūs ļoti daudz gribat redzēt, kā mēs mocamies un mēģinām tikt ārā no bezcerīgām situācijām, ko jūs redzat. Tu atceries to dienu, ka mēs bijām riktīgi priecīgi, ka mēs tuliņi panākt braucam pakaļ Mercedesam un viss pārējais. Tas ir... Vienkārši tu paskaties uz to garāžu saturu šobrīd. Tas izskatās jau tik dārgi. Šis ir pilnīgs sviests. Iedomājies, ja mēs taisītu. Pa motoru ielikšanu, visu to, mēs mīnusā būtu. Nu tādā, ka un ja paši netīrītu, nemazgātu, nepolētu, vēl atdotu kādam samazgāt vispār nekāds bizness. Viņi apstātos 7. Un ja ar šo nepietiek, mēs vēl nepieskaitījām remontu pie Raivja. Jā, atcerieties, mums bija problēmas ar gultni, kur ABS gredzens bija beigts, un to visu vajadzēja mainīt, un tie bija vēl 300 eiro kopā ar remontu. Kas nozīmē, ka šobrīd viņš mums ir nostājies 3300 eiro. Un mēģināsim mēs viņu tirgot par 4300 eiro. Automašīnai nebija atrasts dzinējs, kad mēs vēl pašā sākumā viens skatītājs man uzrakstīja e-pastu, lai padod ziņu, kad automašīna ir gatava, viņš labprāt viņu apskatītos, varbūt viņam patīk, kā mums beigās ir sanācis. Jā, ļoti sen apakaļ. Un tagad beidzot es varēju viņam pateikt, ka hei, tačka ir gatava, var braukt skatīties, viņš no Rīgas puses brauc, diemžēl man nāksies cenzēt viņu seju, mēs viņam sakam 4-3, ja? Mēs viņam sakam 4-3. Es to un atkal rekurs apilēju, noslaucies, vairāk neiztikšu. Ja viņš kaulēsies, es būšu tas čalis, kurš saka, pie tāfeles parādīšu, cik mums tā mašīna nostājusies un tā tālāk. Un pateikšu, ka mēs vispār pa 5 gribējām likt, tāpēc, ka viņi ir, pasies dzinējs, ir viss kārtībā. Un tur gan jau auto VIP kaut kāda garantija arī tam visam pasākumam dod. Kad nevaram tā atdot par pašizmaksu. Kaut kas taču tomēr maizīt kaut kā ir jānopelna. Un tu atkal teiksi, nē, tāds foršs čāls, pasies, kāds viņam kurpes ir, varētu bišķiņ nolaist lejā, zin kā, varbūt bišķiņ. Tu vieglāku lomu gribi spēlēt. Nē, varam otrādi arī. Un beigās viņš padomās, ka abi divi jūs kuku un aizbrauks un nenopirks. Viņš jau sen zina to, ka mēs abi kuku esam. Kurš kur lomu tu ņems tad? Ja viņš sāks kaulēties. Ja viņš nekaulēsies, mēs līdz tam nenonāksim. Tādā ziņā, es domāju, visu laiku viņš skatīsies viņam prātu jādara. Nē. Tas būs tikai tad. Viņi pienāks, kāds tev kurps, iedosim to mazliet lētāk. Saka, nē, mēs, tad, kad viņš sāks kaulēties, tad. Davai. Pirms mēs viņu tirgojām, mums ir jāizdara, mums ir jāliek Pūra Baltikas smažiņu. Tad visiem, kas grib tikt pie Pūra Baltikas smažiņām, ir jāapsteidzās, ja? Jā. Viņas iet uz beigām, esiet modri, kamēr vēl ir, ieķeriet mājaslapā un arī tādā veidā jūs
atbalsta to, ko mēs darām. Un pasūtot Zanai nebūs te jāsēž un jāčilo, viņi jums iepakos paciņu un aizsūtīs uz mājām, uz pakamā tuvāko, ja? Jā, kā redzat, Kostika kājas kustību, mēs bijām satraukušies gaidot jauno potenciālo pircēju. Ar šo auto mums nav gājis viegli un nav arī nekāds noslēpums, ka šis auto nav populārākais modelis Latvijā, kas nozīmē, ka nav tā, ka visiem viņu vajag. Kā tu liekas, nopirks vai nenopirks? Es nezinu, bet ja viņš tik tālu ir braucis, es domāju, ka viņam tiešām interesē šī mašīna. Mazākais, ko mēs gribētu, lai šis auto iesprūst pie mums vēl uz 3 mēnešiem. Protams, bonus priekš potenciālā īpašnieka ir tāds, ka esam te sasodīti daudz naudas ielikuši un neticu, ka kāds otrs šāds modelis Latvijā tirgojās, bet tāpat var būt visādi. Mēs esam klāt. Gaidam. Nu, čau, vīri! Sveiki, čau. Tā, Kruši, jūs negribat, lai sejas redz, ja? Jā, laikam. Lai esat bišķi anonīmi. Populāri diezgan. Kā tu tā izdomāji vispār? Kāpēc tieši R320 un tā tālāk? Nu jā, doma tāda bija, ka tajā brīdī vēl bija topošā ģimenes pieaugumā. Nu jau ģimenes pieaugumais. Apsveic. Mēnesīti. Cik jūs kopumā esat šobrīd? Liela ģimene? 3 plus sunītis, 4. Nu tad mašīna ir ideāla, liela, ietilpīga, jā. Skatījos mašīnas, ko varētu tādu lielāku, vienu, otru ideju. Tad, kas tev bija vispār pa modeļiem vēl prātā vispār? Kas man bija prātā? Nu skatījos, es tur kaut kāds Renault, tie lielāki ir, ģimenes ir. Tad vēl kaut kāds, ir jau vēl Mercedes vēl bišķi lielāks, tur busiņiem bija tā kā varbūt pa tālu vēl izdomāt. Un tad, nu kaut kā uz tiem R-klases mešiem nonāca, es nezinu pat kā īstenībā. Tad aizsūtīju draugam, saku, klausies, ko tu saki? Viņš man tāds labs draugs viens ir, kas skatās tās mašīnas. Saka, labi, perekopi tieši vienu būvē tādu. Okay. Jo es jūs skatījos, bet šad skatījos, tad neskatījos, nebija tā, ka visu laiku no vietas. Un tad es tā, interesanti, un tad paskatījos. Uzreiz uzrakstīju tev. Sorry vēlreiz, kad sanāca ilgāk pagaidīt. Nekas, labs nāga gaidīšana. Jā, bet mēs viņu gribējām uztaisīt tādu, lai mēs viņu varam reāli parādīt. Ļaušu tev vienkārši apskatīties automašīnu droši. Ko jauns viņš nav, kaut kādas švīkas acitumi, kaut kādi ir palikuši noteikti pēc pulēšanas, bez tā nevar iztikt. Sirdi un dvēseli mēs te ielikām gan tehniski, gan vizuāli un tā tālāk. Ļāvām Džekam arī nebāžot visu laiku sajā kameru, apčamdīt un saprast, kas tas ir par auto, un īstenībā arī aizkadarā tapa skaidrs, ka Džeks ir ļoti sakarīgs un galvenais saprot, ka tā nav jauna automašīna, bet lietots Mercedes. Jo, diemžēl, ir tādi, kas domā nopirks 2006. gada Mercedes un visam ir jābūt kā no salona. Tagad mēs izbrauksim testdrivā. Pirmais viņa testdrivs būs pasīsies, kā viņam vispār patīk Mercedes, tas arī jautājums. Kā viņam ir slotiņas? Un šitas pagriezieni. Tev Mercedes nav iepriekš bijis, ne? Nē. Un tad ir visādi mērķi prikali, pie kā ir jāpierod. Tas ir bišķiņ savādāk. Kā jau Mercedes gribēja izcelties, tādēļ pie kloķīšiem ir jāpierod. Bet Džeks ātri aprada ar visu un izskatās, ka viņam viss patīk. Pastāst savas emocijas pirmās ar Mercedes. Mīksta mašīna, ripo ļoti patīkami. Ir, protams, viņiem visādi tur papildus vēl, ja man likās sābā daudz viss kaut kas ir interesants, tad šeit vēl vairāk, protams. Visādi kloķīši, tur redzējuši logi tiem ir tur viņi visiem. Izdomājuši. Ko tu skaties? Aizmugurē iekāpt. Nu, tev tur varētu nebūt baigērts. Cik tev tur tagad ir vietas? Nē, sēdēt var tikai atzvelt, šitāds jau, man liekas, ka viņas arī atgāžas vēl, ne? Nu, tev, es saprotu, ir vienkārši liela ģimene un visiem kaut kur jāsēž, ja? Nu, kādam vajadzētu vēl aizbraukt līdzi, lai visi var iesēst. Es būšu pie stūres, tad jau viss pārējie mazāk ir. Bet tu esi diezgan liels čoks, kā tev šobrīd ir? Nu, te var sēdēt. Ir ok, ja? Nav tik traki, ja? Var sēdēt. Jā, tikai laikam, ka tu esi pats te ārā tikt. Jā, rekuri. Un tad mēs dzirdējām vārdus, kurus jebkurš perekups vēlās dzirdēt. Nu, man vairāk jautājumu nav formējumi. Formējumi, ja? Viennozīmīgi. Tas ir ļoti vienkārši vairāk tāds klients kā tu. Tas, draugi, tiešām tikko notika. Paklausīsimies vēlreiz. Formējumi, ja? Viennozīmīgi. Jā, mēs esam tikuši vaļā no mūsu Mercedes. Vēl pēdējo reizi apskatoties uz visiem šiem kadriem, cik tas mums mokoši un čakarīgi gāja. Beidzot, mēs tiekam vaļā no mūsu ilgākā labo perekupu projekta, un jūs nevarat iedomāties, cik tas ir forši. Novēl, lai tev ilgi kalpo, lai visi forši. Liels. Ja nu gadījumā kaut kas, tad
Sorry. Vai šis bija baigais biznesa ceļā uz Bentley? Nekādā gadījumā. Vai šis posms bija jautrs? Varbūt vienīgi jums, skatītāji. Mēs šo ņemsim kā mācību nākotnē. Lielākais mūsu šovu projekts, un vairāk mums tādi nebūs. Nē. Paldies, lai ir labs ceļvējš, jā? Šī pēdējā reize, kad mēs redzam šo Mercedes. Negaidīti. Pilnīgi neticās, ka viņš tā kā brauc projām. Varēja redzēt, ka viņš ir noskatījis, viņš to R320 to ļoti gribēja. Un šis bija kaut kas tāds. Izrādās, ka viņš viņu gribēja. Es domāju, ka viņš kaut kā randumā izdomāja, ieraugot šo pasākumā. Viņš jau bija skaties viņus, nobriedis, ka viņš grib tādu. Tad viņam kaut kā pateica, ka mēs būvējam projektu. Rekur sabūvējām. Tā kā, lai īpašniekam labi ripo un sākumā jātiek ar to jumtu problēmu. Labi, mums ir vēl daudz lietas, kas ir jādara, bet pats galvenais Kosik, reāli šitas ir noslēdzies. Un mums pat jāliek sludinājums iekšā. Ir prieks, ka Čāls, kas ir kaut ko arī no mūsu viģikiem redzējis, ka viņš ticis pie mašīnas. Viss ir ar labām beigām. Ļoti ceru, ka būs kā ar Čelam ar Toregu, ka viņš vienkārši brauks. Jā, un viss forši, ne? Jā. Mēršiem viss kaut kas ir izlīst ārā, ne? Jā. Pa lielam es nevaru iedomāties, kas tur piekarā it kā viss kārtībā. Dzinējs tagad viss ir kārtībā. Kārba, neticu, kaut kādi tur redaktori, man liekas, Mēršiem tā nav slimība. Mēs laižam tālāk, labai Perikup mauc tālāk. Ierakstiet komentāros, ko mums vajadzētu nopirkt, vai ne? Tikai ne projekts, lūdzu. Nē. Un šobrīd mūsu budžets jau ir 8582 eiro. Par šo naudu vēl Bentleys nesanāk, bet katrā ziņā veram jaunu labs pusi un turpinam misiju. Paldies, ka noskaties līdz galam, tiekamies jau nākamajā sērijā. Ja tavs bīmeris slīd nenolocās, pats ir rīp, katrā ielā mūs jau atpazīst. Naktis ielās Rīgas sniegā klusu stāv, mēs ar cerību slīdam, lai grāvis mūs nepaņem rāja.